parunājam par to braukšanu. Man vairāk tā braukšana. Pastāstiet man, kā jums ir. Jo man ļoti patika posms, kādus mēs braucām. Un kā mēs satikām cilvēkus arī uz Cīravu, ja, aizbraukusot. Visi šie posmi, viņi bija kolosāli gan attāluma ziņā, jo man nav pieredze, bet es saku pirmo reizi. Es saprotu, ka jūs braukši ar vairākiem 100 kilometrus pat pa dienu. Šī gadījumā pa pierobežu tikai mēs pat nerunājam pat pa iekšzemi. Nu kā es domāju, ja ir ekspedīcija, ir kaut kāds plāns, bet ar Andri atceros izrunājot pa telefonu, teica tā, mēs braucam, cilvēki kaut ko satiekam, kaut kas veidojās. Es jāsaka godīgi vairāk koncentrējos uz to braukšanu, jo es nezināju vispār, kas tas būs. Nu, un tad man patika vēl, ka pa to mēs braucām gar ceļa malu, gar mežu, kur kūla labību vēl. Un es skatījos, man liekas, kas aizbrauc. Fredis laikam priekš vai Jānis, un viņi jūs abi divi kājās visu laiku braucāt. Es piecējos, sapratu, tas tik ērti, tas viss, es apsēžos, nav nepareizi, atkal kājās. Aiziet ļoti labi, un tas motis pats vienkārši viss izstaigā, un es stāvu augšā un nenormāli brīvi jūtos. Jo tādas sajūtas man nekad nav bijušas vienkārši. Un mīri, šis ceļš ir sācies, motors savu dzīvi rauj. Pārējais viss nav svarīgi. Kompresijas telpā. Svece dzirds tev šauj. Finiša nav, nebūs, ir tikai